Sveiki man skatītājiem. Piektdienas vakars, pulkstens bišķi pār 6. Garažā taisos uz laukiem. Un šito brīnumu atvedu uz Rīgu. Un kāpēc atvedu? Tāpēc, ka viena siksna plīsa, otra siksna plīsa, visas siksnas plīsa, tad vēl atspēra plīsa. Karoči nomainīja bukses tur. Šitādas te nopirku. Stokerā pārdevās 3 ar kapekām eiro gabalā. Bet nomainīja, tagad viņš brauc uz priekšu un atpakaļ. Un kustās ātrāk. Un siksnu brodē pārnēji nopirku. Un vēl sataisīja lukturīšus. Tagad deg arī priekšā lukturīši. Kas ir par instrumentiem, kurus man atdevu. Man ir tā virpa, man ir tas urbušanas galds, tā virpa ir pārvietot. Tagad ir bišķi tīrāks, kārtīgāks. Kāpēc? Tāpēc, kad Andrijs krāsoja bamperu sev, mainīja kalotkas. Bet man viņš atdeva ar tādu norunu, ka es viņu nedrīkst ne pārdot, ne atdot. Jābūt man. Tāpat tās man ir kompresors, te izjaukts. Tāds lēšu kompresors. Te stūrī. Jau redzēt. Lūk, tāds, man te gaisma ir. Lūk, reku. Man ir tājās kompresors motors tur. Lūk, izjaukts. Jāsavāc kopā ir. Es domāju no sākuma tā, bet izjaucu salikt plauktā. Un tagad es domāju, ka es viņu vienkārši savākšu un aizvedīšu uz laukiem. Paldies par komentāriem. Vēstāstīt es gribēju par kritieniem. Trimeri ieraudzīju, atcerējos. Tur, kur tas trimers bija salauzts, tas kāds to kātu es iztaisnoju. Lūk, viņš ir, un es viņu diezgan fiks iztaisnoju. Paņēmu uzkarsēju, es viņu iztaisnoju, bet es nemocījos. Kāpēc? Tāpēc, kā tur iekšā tanī kātā ir tā ass. Un reku tā ass mētājās. Un reku viņai gals ir nolausts. Reku zobrats, un gals nolausts. Un tāpēc es ieraudzīju to nolausto galvu un sapratu, kur es meklēšu to asi. Un tālāk, un beigās aizbraucu uz cenu klubu un nopirku citu trimeri. Tagad man ir šitāds te stiga trimers. Nezinu kā, redzēsim. It kā labi tehnika, cerams, ka kalpos labi. Tagad pa kritieniem. Savu laiku, kad man bija daudz gadus atpakaļ, kaut kā 13 gadi, mēs ņēmāmies ar močiem, šitam te garažā. Neku tu var redzēt te to soda uzrakstus, tur visāds tur atmaks, beņiks, un tā tālāk. Lūk, tur ir boss uzraksts. Lūk. Šeit agrāk bija siena, cik jūs noprast, tikai viņa tā taisni. Šeit stāvēja krāsns, veikt caurums, es jau stāstīju kādā video, man šķiet. Te bija tās mūrīts, tur, kur tā zāģi stāv, un tur, kur tā miskasta pa lielam, tur bija pečka. Lūk, un tad mēs te ņēmāmies, lūk, un tas vēl vēl 100, vēl tālāk, tad bija 90. gadi, pat nebija 90. gadi, bija šķagrāk. Lūk, tēvs vēl bija dzīves, 80 kurietie, 87. aptuveni. Es sāku iet skolā, un draugiem bija mopēdi. Teiksim, draugam Jurim, viņam ops nodarbojās ar nelegālām štelēm, un viņam pilns čūns bija Rīga 13. Un bija skaudība, savā ziņā. Bet es pienācu tēvam, es saku, es gribu mopēdu. Jo mēs jau tad sākām viņus šinīt, tur ņemties, draudot tā. Un lūk, viņš saka, tev ir Kavrovics. Tur stūrī, tagad, kur te stālēši stāv, tur stūrī, kaut kur ir Kavrovics. Paņems savāks, un viņi braukās. Viņam šeit, šitam te pa lielam, tad viņi pārvietojās te. Bija Jāva 350, vecā Jāviņa, viss tāda, viss skaisti, viss oriģinālā, viss vienkārši tur, rūs, nekas nebija. Lūk. Un teica, ka Jāva es tev nedošu, viņa pārāk smaga tev ir. Bet Kavrovics tu savāc, vari braukāt. Lūk, tad bija tā, kad tēvs mira, kaut kā 13 gadu man,
un izdomāju, ka jāsavāc Kavrovics ir. Jo jau es nevarēju pielaist, dabūt pie dzīvības. Viņi ņēmās, darījās, šķaudīja, klepoja. Es sāku lasīt grāmatas, interesēties, bet es tā arī nesapratu, kas tur ir pa vainu. Vienkārši neiedziļinājos vai kaut kā. Bet, savāc Kavrovics, viņš pielēc. Viņš bija stipri vienkāršāks, un viņš gāja uz priekšu, viss. Bet viņš bija šķūnāts, toreiz forsēts saucās. Viņam bija lielais cilindrs. Nevis 175, bet es pieļauju domu, ka 250 kaut kāds cilindrs bija iebāsts virsū. Lūk, jau bija pārmetināts karters, varēja redzēt cilindrs lielāks, jā, neoriģinālais tāds. Ja oriģinālais bišķi savādāks izskatījās, kāds, tagad es neatceros vairāk. Lūk, un tad es ar viņu braukājos diezgan ilgu laiku. Tad man šķita jau kad maz, jo visiem bija škrobe, ka man ir Kavrovics, jā, un tad sākās parādīties pirmie motocikli, jau kam Jāva, kam atkal Minska, Minska tur bija, jā, kam Minska bija, Voshods arī parādījās tāds motocikls īšs, lūk, un savā aptuveni kaut kur 17 gados es savācu motociklu, es paņēmu izjaucu viņam dzinēju un pārvācu, un izrādās, kas bija, viņš kā divtaktnieks, viņam starp karteriem toreiz bija ar krāsu, lūk, un tā krāsa bija sažūsi un laid gaisu garām. Un viņš nestrādāja. Un es paņēmu tās krāsas vietā. Toreiz parādījās vēl tie pirmie hermetiķi baltā krāsā, tā kā zobu pastas tās balts. Lūk, un iesmērēju, jā, ar to hermetiķi. Un viņš man leca, viņš viss strādāja, viss bija forši, viss čotka. Un tad mēs braukām, sākās pirmie izbraucieni pa Vecrīgu. Mēs braucām ar Jāvām, toreiz ko lai neteiktu, ja? Es biju cilvēks, kurš toreiz tālajā, kurā tas bija 97. gadā, 98. pat teiks, tā uzbrauc virsū Bastei kalnā. Bija diezgan jautri, ja, un interesanti, ja, un nekaunīgi savā ziņā, ja, bet, un toreiz, jā, tiesība nebija, autovadītāja apliecības, kā tagad saka, neko, un mēs puikas, ja, tur ņēmāmies, darījāmies, un tad nebija jau ne ķiveres, ne tas. Varbūt bija, bet mums nebija. Un tas dārgi maksāja, bet mums arī nebija naudas, jā, tur. Vienīgais, kas mums bija žurnāli, jā, ko mēs dabūjām, jā, pa brīvu, kur rādīja motocikli visā, tur Kawasaki, kas sāk parādīties toreiz, jā, un tur Yamahas un viss pārējais. Lūk, un tad tā pienāca tā diena, 98. gada augusts, kad es pabeidzu skolu. Es biju nostrādājis visu vasaru, piepelnījies. Lūk, man klases biedram vajadzēja man atnest naudu. Mēs sākām strojkā strādāt tur Matīs un Tārabats ielā. Nē, tur arī jautri gāja. Tur bija tā, kad es nopludināju apakšā apavbodi. Netīšām, godavārds. Lūk, un vajadzēja viņam naudu, viņi man atnest. Viņi nostrādājis. Un točni pirms savas dzimšanas dienas, jā, man draugs saka, izvizini mani. Es saku, labi, lec virsū, bet izvizini tā, kā es tevi vizināju. Es saku, labi. Un mēs braucām pa Ilūgas ielu, un toreiz Ilūgas un Keldiša ielas krustojumā tur nebija luksuforta, vienkārši kreisais pagrieziens. Un viens man izbrauc priekšā, un es iebraucu viņam sānos ar to veco Jāviņu. Lidoju es baigi tālu, godavārds, kad es lidoju, nokritu uz zemes, atsitos ar galvu, jā, bet, zem galvas paliek roka apakšā, kaut kā veiksmīgs sagrupējos tā. Lūk, un nokritu. Un tagad paceļu galvu, un es redzu tas čalis, kas man aizmugurē sēdēja. Viņš lido man pāri. Un tur autobusam priekšā viņš, bet autobus pa māmājām, jā, tur, cik, iespējams, jā, toreiz. Lūk, apstājās viss, un, karoči, motociklamā vairs nebija. Un atjaunot tur arī īsti vairs nebija ko. Toreiz man nebija pussējas, jo man nebija ķivers. Un loģiski, ka es skrāpēju asfaltu, man nebija pussējas. Paldies Dievam, ka ne galvas, bet tikai pussējas. Man bija plēsta brūce kājā un plēstas saites. Tas, kas aizmugurē man sēdēja, viņam arī bija plēstas saites. Bet pats tāds
fenomens, nu es nezinu, kā to nosaukt, jā, tāds. Kad man tēvs teica, ka jau es tev nedošu, viņa tev ir smaga, un ietriecos es mašīnā, kurā 2 nedēļas pirms tam, kurai es pats palīdzēju tonēt stiklus. Respektīvi, es notonēju mašīnai stiklus, palīdzēju ar draugu, notonējām stiklus, ja? Un beigās viņš pats, es viņā arī ietriecos, ja? Ot, nu, tas ir likteņa pirksts, es nezinu, kā gribiet nosauciet, rakstiet komentāros, kā šo situāciju var nosaukt, ja? Kad, nu, lūk, un, jā. Un tāds man tas kritiens bija. Un kopš 18 gadiem es nebiju kāpis motociklam virsū. Jā. Un pēc tam es nokārtoju motovadītāju apliecību, kurš bija 20, kurš tur gads, 2. laikam, kad es nokārtoju motovadītāju apliecību. Nu, lūk, tā kā tādi mēdz būt tie kritieni. Kaut kā tā. Nu, labi. Tā, beigsim uz šīs notas manu stāstu. Gan jau vēl kaut ko pastāstīšu interesantu. Pagaidām, visu labu!